Es pārstāvu to viedokli, ka cilvēkiem vajag svinēt pilnīgi visus svētkus, tāpēc, ka es esmu tik daudz bijusi bērēs un arī savu vienaudžu bērēs. Es stāvēju, esmu pie tā kapa un pie tā zārka un ar viņu tā domā sarunājusies to cilvēku un esmu tā kā domās arī saņēmusi no viņiem atbildi. Klausies, ja tu būtu zinājis, ka tā dzīve ir tik īsa tavā gadījumā, vai tu tiešām būtu tik daudz strādājis, vai tomēr kaut kas būtu tavā dzīvē bijis savādāks? Un es esmu saņēmusi atbildi, ne, es būtu vairāk svinējis. Es būtu vairāk nevis strādājis un kaut ko atlicis pēc tam, bet es būtu vairāk svinējis. Ko nozīmē vairāk svinēt? Nevajag jau vairāk neko svinēt. Vajag vienkārši tiešām visas tas svētku reizes, kas tev ir, ņemt un atzīmēt. Labi, nesauc tur 100,000 sev apkārt. Pasauc pašus foršākos. Varbūt tev nav tajā brīdī tādas rocības, lai uzkalt kaut kādu ārkārtīgi smalku galdu. Sakapājiet kopā rasoli. Viens atnesīs burkānu, viens atnesīs kartupeli un viens atnesīs dēsu. Kopā sataisīsiet un svinēsiet. Nav svarīgi to, cik lieli un kā un kas tev tur vadīs. Tos pasākumus. Galvenais, lai tev klāt ir tie, ar kuriem tu to gribi darīt.